Nelegālo veipu tirgonis stāsta par jaunu, organizēto grupu. Otrā daļa. Bet viss mainījās, kad Latvijā sāka nopietni apsvērt to garšu aizliegumu. Tajā brīdī es nezinu, kas notika nozares iekšienē, bet es redzēju, ka visiem tirgotājiem parādās viens un tas pats produkts. Pieaug dūmu skaits, vairāk garšas un tie paši brendi visās valstīs. Es pēc čatiem redzēju, ka to sāk kontrolēt viena vai vairākas savstarpēji saistītas grupas, nevis kaut kādi pašnodarbinātie, kā tas bija līdz šim. To apliecina arī tas, ka Latvijā nelegālie veipi pēkšņi kļuva vislētākie. Ja cena būtu lētāka dienvidos un celtos, teiksim, katrs 200 km uz ziemeļiem, tas būtu pamatoti. Līdzīgi kā Polijas ābolu būs lētāk Polijā, tad Lietuvā nedaudz dārgāki, bet atceļojot uz Latviju un Igauniju, to cena pieaugs. Jau tālāk jāved. Ja cena ir lētākā pie mums, tātad uz Latviju veips piegādā un tikai tad ved uz Lietuvu vai Igauniju. To arī apliecina tas, ka daudzi no šiem tirgoņiem piedāvā nopirkt veipus no rokas Latvijā, bet uz citām valstīm piegādā tikai ar pakomātiem. Kādas ir peļņas iespējas un vai pastāv kāda ētikas likuma tirgojot veipus, skaties nākamajā video.